Tātad tauta Latvijā labu rītu, rekur atkal mums ir feiks un butaforija, Rižeščonoks, vai ne? Paši sev ieceļām mazos onānistus, atvainiet mācītājus, jā, redziet. Tātad 11 gadus jau šie mazie onā mācītāji ir tātad sēdējuši pie galdiem un runājuši. Un finālā, ko mēs redzējām, es zinu, ka būs pa bargo, jo savādāk nevar, ir laiku beigas, mīļie cilvēki. Ja pareizi lasīsim Bībeli, tad ieraudzīsim, ka viss jaunās derības tekstos lielais vairums ir brīdinājums, uzruna, vilki aiz kancelēm, auju drēbes, saldās liekulīgās runas, vilki plēsīgi savās sirdīs iekšā, smaidīgi no ārienes, pastieties, nu taču Visi māk uzvilkt, mīļie cilvēki, ja jūs pastīsties uz šito un apmātie visi 111 un pārējie, kas te ir, pateiks, kā, bet viņš taču tik smuks ir, viņš taču tik smaida, viņš taču tik pieklājīgs. Jūs pastieties, es esmu redzējis, kā viņš kaut kādas tur tantiņas kampju un ķer un bučo demonstratīvi, kad es esmu gājis, tur manā priekšā tas speciāli viss taču ir darīts, video var redzēt, Pēc tam pastieties kādus izdzimumus, kas no viņiem dzimst ārā. Paskatieties visus manus video nosaukumus trakos kliedzošos, kur es esmu salicis, kur jūs redziet, kas tur nāk un skrien ārā un pats agris kā bullis un kas viss, Mīļie cilvēki, tāpēc es jums būšu, kamēr Dievs dos elpu, Arī es Dieva žēlastībā dzīvoju, bet paldies Dievam, ka Dievs ir kaut kādā veidā šādi virzījis mani, kad es esmu šis atmaskotājs, Jo Dievam rūp, jūs saprotiet, Dievam rūp pareizā mācība, Dievam rūp atgriezt grēciniekus ja nomaldījušies, Dievam rūp, feika ticīgos atgriezt atpakaļ uz īsto ticīgo ceļa, Dievam visas šīs lietas rūp, un tā ir Dieva pedagoģija, Un redziet, izrādās 11 gadus, 11 gadus šie feiki ir darbojušies, un 11 gadus, mierīgi, kopā, paņem, man liekas, 7 gadus ārlietu ministrs bija Rinkēvičs, Gejs un tagad prezidents, to mierīgi viņi ir sadzīvojuši kopā. Mierīgi Rižeščonoks ir ar sūkātāju, ar geju, ar Dieva ienaidnieku, sadzīvojis visus šos gadus tauta Latvijā, jūs saprotiet? Tā kā lūk, un nepavelti, kāpēc es vienmēr, kritizēju šos runātājus, Tāpēc, kad viņi neko citu nemāk un nevar, saprotiet, tie ir bābas, lupatas, vājie, remdenie, jāprasa, vai vispār Rižeščonoks, vai viņš ir vīrietis, jo, kā es teicu, te ir runa par iekšējo vīrieti, ārā var sakarināt krāniņus, taču tagad, kur tur ļauj, Latvija ratificēja Stambulas konvenciju, tagad jūs Latvijā variet karināt 3 krāniņus, ja kāds džeks vienu dienu pasaka, mani pamaz, viņš aiziet uz klīniku, uzkarina otru, pēc tam 3, tad aiziet uz kādu tur pilsonības migrācijas lietu dienestu, pasaka, es vairs neesmu tur Anniņa, bet es esmu Jānīts ar 3 krāniņiem, mierīgi, Stambula, un Rižeščonoks ir vainīgs. Mīļie cilvēki, ar savu klusēšanu, neaiziešanu, nerunāšanu, jo Dievs grib tikai vienu lietu, lai tu piecelies, aizej un pasaki. Jānim Kristītājam, kas notika? Viņš piecēlēs, aizgāja un pateica, un viņa galva čnulas pēkšņi uz paplātes. Tad Gemosā Rīgā var nopirkt skaistu paplāti, un Rižeščonoks ir sabijies, ka viņš aizies pie Geja Rinkēviča, lai viņu atgrieztu no grēka, gan personīgi, gan lāsts valstī ir uzlikts, Viņš ir uzlicis valstī lāstu Rinkēviču. Ja mēs pieņemam, ka no Dieva ir prezidents Rinkēvičs, bet tas, kad viņš ir gejs, tā ir kristiešu atbildība aiziet un izglābt, jo caur to atnāks karš Latvijā. Krievija okupēs, tos pašus Rižeščonoka bērnus sitīs, sievu varos, to visu viņi darīs. Ne tāpēc, ka es pavēlēšu neko, bet tāpēc, ka Dievs savu Bībelē teiks, grēka alga ir nāve. Paskatieties, kā Ukrainā. Paskatieties, kā tagad močīja Ukrainu. Mīļie visi Latvija Rižeščonoki, paskatieties, tas pats būs Latvijā.
Un es visiem esmu izstāstījis, ka tas ir Dieva tiesa pār Ukrainu, tā ir Dieva tiesa vai tiesas pār Eiropu. Drīz redzēsiet, Krievu tanki būs Eiropā. Pēc šitiem visiem notikumiem pastieties, kas notiek, Eiropieši ir, piedodiet, atkal nočurājušies, lai neteiktu skaļāk, ja? Pastieties, kas notiek, atbrauc amerikānis, iedeva džasu Eiropieši kā lupatas, ja? Tad tauta Latvijā, un jūs dzīvojiet, Rišas Čonak, jūs dzīvojiet Eiropā, Geiropā, Geilandijā, ja? Un tauta Latvijā, kam ir acis, paskatieties, ja? Tas ir nožēlojams cilvēks, nožēlojam ir viņa rīcība, bezdarbība, ja? Jo pamuldēt studijā jebkurš var, mīļie cilvēki, Dieva valstība, saprotiet, Dieva valstība tikai sēdēt pie galda un gudri muldēt, ja? Tāpēc es jums stāstīju, Dieva valstība ir aiziet drosmīgi pateikt, jo ticība rodās no sludināšanas, un Rikēvičs Gejs var atgriezties vārdu dzirdot. Varbūt daudzkārt dzirdot, jā, tas nozīmē, ka varbūt 11 gadus būs jāiet pie viņa, bet kurš tad iestērēt savu, jā, laiku? Tā kā tauta Latvijā, tāpēc rekur liekulis, kā minimums, aklie stulbeņi, evaņģēlijā rakstīts aklais stulbenis. Mīļie cilvēki, evaņģēlijā Jēzus tā arī uzrunāja viņus, aklie stulbeņi. Tātad lūk jums eksemplārs, jeb eksponāts, viens no, šis ir vilks, šis ir kucēns, ja, ko JVD kā kucei dzemdējusi. Saprotiet, bīskaps, Agris, ja, kas tur visi ir vainīgi, un tie ir radījuši šādu tukšu salmu kūlēju, kā es teicu, un kādi arī sēž kristīgā radiostudijā, Talbergi un pārējie kuļ tukšus salmus, jūsu prezidents Gejs sūkā, bērni nedzimst, Latvija izmirst, Stambulas konvencija ir ratificēta, šie pastieties ar šādiem smaidiem, ja? Nu, pastieties, tauta, nu kā jums patīk šādi, nu? Tā laikā Rinkēvičs ņem aizvaiga, piedodiet, reāli.